Nu, arī pienācis laiks beidzot mūsu solītajiem pozitīvajiem stāstiem, un viens no tiem tiešām rosinājis mūsu skatītāju atsaukties, un galvenais, ka rosinājis lieliem darbiem. Jā, patiešām, un vēl jau vairāk Ceturtajai studijai prieks par to, ka šis stāsts ir veidojies no mūsu pašu iepriekš uzņemtā sižeta. Joprojām turpinās 4. studijas rubrika Mans gada notikums. Es atrodos pie kādreizējās Pabažu dzelzceļa stacijas, kas ir kļuvusi par gada notikumu kādai mūsu skatītājai. Starp citu, šim notikumam krustocāki esam mēs. Mans gada notikums ir 4. studijas raidījums, kuru mēs ar ģimeni kopā noskatījāmies un uzzinājām, kāds liktenis ir piemeklējis Pabažu dzelzceļa staciju, kur ir ļoti mīļa daudziem vietējiem un arī manai ģimenei. Es tā kā mazs bērns esmu sildījusies pie krāsnīm, gaidot vilcienu, un tādās naktīs, tumšās augusta naktīs, tā bijusi kā bāka, kad mēs braucam studentu gados no Vecrīgas uz mājām. Un man ļoti sāpēja sirds, redzot, kāda viņi izskatās, un pietrūka informācijas, kas īsti notiek ar to māju. Pirms gada mēs veidojām sižetu par šo stacijas ēku, kas nevienam nevajadzīga, pavisam noplukusi, piesaistīja rakstīt un zīmēt gribētājus, pudeles brāļus un logu sitējus. Kā rezultātā šīs ēkas vizuālais skats kļuva arvien sliktāks, bet 4. studijas sižets Helmai ir palīdzējis sameklēt ēkas īpašnieku. Es uzmeklēju to iepriekšējo īpašnieku, un tas izrādījās atsaucīgs kungs, kurš teica, jā, ka viņš ir ar mieru to ēku pārdot, viņa plāni ir mainījušies, un mēs vienojāmies ar viņu. Pati ēka ir celta 52. gadā, un tā vēlme, kādā mēs vēlamies to atjaunot, ir pēc iespējas saglabājot to, kāda viņa ir bijusi. Un te jūs redzat arī tie koka logi, kas ir ēkai saglabājušies. Protams, tas vienkāršākais risinājums būtu viņus mainīt, bet man liekas, aiz cieņas pret šo staciju mēs viņus atjaunojam tādā vēsturiskā izskatā, noņemam krāsu un lakojam. Helma ar ģimeni ēkai ir nomainījuši jumta segumu, pieslēguši centralizēto ūdens apgādi un kanalizāciju, kā arī teju jau paguvuši savest kārtībā arī ēkas fasādi. Kā jūs vērtējat, kā šobrīd izskatās kādreizējā dzelzceļa stacija? Pavisam savādāka, ļoti labi izremontēta, nav vairāk tādi zīmējumi, kas bija. Un ceru, ka būs vēl labāk. Es skatos, sienas arī vairs nemaz nevar atpazīt. Ne te desa spēlējuši, ne arī ir uzraksti. Taisnība, sienas ir nokrāsotas un atjaunotas. Un kas ir ļoti būtiski, tie grafiti uzraksti vairs neparādās. Un tā, manuprāt, ir ļoti laba zīme. Tad iesim iekšā, apskatīsimies, kas te notiek. Skatīsimies, kādā stadijā šobrīd ir mūsu paveiktais darbs. Saplēstie stikli un tukšās alus pudeles laikam tur vairs nebūs, ja? Tās ir aizvāktas. Oho! Pārmaiņas ir manāmas gan. Jā. Kāds tad ir ieceres plāns? Kas šeit būs? Jā, tas ir labs jautājums, jo mēs ar vīru neesam uzņēmēji vai biznesmeņi. Mēs esam Saulkrasta iedzīvotāji, un šis darbs, ko mēs šeit ieguldām, tas ir mūsu mīlestības apliecinājums Saulkrastiem, jo īpaši Pabažiem. Ja mēs atradīsim kādu labu kafejnīcu vai krodziņu, kur vēlēsies šeit ievākties, es ar lielāko prieku viņiem tās telpas izīrēšu. Dažas tādas vecas lietas es noteikti atstāšu, piemēram, tā grīda ir tāda skaista betona grīda, kuru es centīšos nopulēt, jo viņa glabā to smaržu, kāda tai stacijai vienmēr bijusi. Tāda, nezinu, kas tā par smaržu, dzelzceļa vai kāda tāda īpatnēja jauka smarža, un tad, kad sāk pulēt to betonu, tad viņa atraisās. Savukārt šajā ēkas pusē ir plānots izveidot nelielu dzīvoklīti. Tas plāns ir izveidot tādu mazu dzīvoklīti, ko varētu izīrēt vasarniekiem, palikt pa nakti, kur var no vienas puses dzirdēt, kā piebrauc vilcienu, no otras puses, ja attaisa otrā pusē logs, var dzirdēt jūriņu. Viens no laikietilpīgākajiem darbiem ir koka logu atjaunošana. Tāpat arī tiks slīpētas vecās dēļu grīdas. Vēl darbu daudz, bet Helma cer, ka līdz pavasarim lielāko daļu darba izdosies paveikt, un tad būšot jāķers klāt apkārtnes labiekārtošanai. Lūk, šis ir piemērs uzdrīkstēšanai un apņēmībai, un novēlam tiešām līdz pavasarim visus plānotos darbus arī pabeigt.
kas notiek Latvijā? Mums sāk lietas iet uz augšu. Cepurnos kaut vairāk šādu cilvēku un par vienu sakopt stūrīti vairāk. Un skatoties un redzot šo sižetu, arī aizdomājos par to, ka tiešām dzelzceļa stacijas piedzīvo tādu kā renesansi. Nu, piemēram, Dubultu stacijā izstāžu zāli, Ērgļu stacijā rosās mūsu pašu kolēģis Māris Olte. Nu, tagad var teikt, ka otro dzīvi ir saņēmusi arī Pabažu stacija. Un ja varbūt jums ir kāda interesanta informācija, kas vēl interesants notiek dzelzceļa stacijās, noteikti atrakstiet mums. Tas tiešām būtu